Sveiki, skatītāji! Šodien svētdiena. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka būs kārtējā svētdienas pastaiga. Paldies par laikiem, skatījumiem un komentāriem. Neaizmirstat piesakot kanālam, lai nepalaistu garām jaunas, interesantas sērijas. Un šodien mēs dosimies. Jūs redzēsiet, kur mēs dosimies. Mums būs burvīga pastaiga. Taisiet teju kafiju un pievienojieties man pastaigā. Tātad dodamies ceļā. Lai labs brauciens jums un mums un visiem kopā. Braucam. Un visi ceļi ved gar Trojas zirgu. Jūs jau te bijāt. Bet tā nu te ir. Ciematā viens ceļš ved uz leju vai uz augšu, un katru reizi braucot vai nu uz leju vai nu uz augšu, sanāk garām braukt Trojas zirgam. Svētdienas ir ne tikai manas pastaigu dienas, bet arī Itālijas velosipēdistu dienas, jo itāļiem ļoti patīk braukt ar velosipēdu, un to viņi dara svētdienās. Nezinu, kāpēc tā. Iespējams, ka svētdienās Itālijā nebrauc smagās automašīnas, un tad velosipēdisti iespējams uz ceļa jūtās drošāk. Bet es arī iepriekš esmu teicis, ka ļoti bieži, kur strādā sestdienās, arī skolnieki skolu apmeklē sestdienās, tā ka pilnvērtīga brīvdiena ir svētdiena. Tad iespējams tāpēc arī svētdienās notiek fiziskās aktivitātes. Izbraucieni pie dabas, uz pastaigotākām un ar velosipēdiem. Redzam ceļa malās dzeltenas puķītes, līdzīgas rapsim. Jūs teiksiet, tas ir rapsis, bet gluži tā nav. Tā ir savvaļas sinepe. Tā, tad braucam. Kreisajā pusē redzam opīti, ja varēsiet redzēt. Par to, ko es jums stāstīju, nevarēs redzēt. Kas brauca ar rolleri un iet uz bāru. Rolleris nav redzēts, bet atkal viņš sēž bārā. Varbūt atpakaļ ceļā varēsim viņu redzēt. Šeit labajā pusē ir pizzerija. Il Giotto. Mana mīļākā pizzerija pilsētiņā. Te tādas ir 3. Un nedaudz tālāk vēl vienas 4 principā. Bet mana mīļākā pizzerija ir tieši šī. Un mana mīļākā pizza ir kebaba pizza. Jā, nav Itālijas klasiskā pizza, taču man tā ļoti garšo. Un katru reizi, kad es viņu pasūtu, īpašniece zina, ka tas ir priekš manis un īpaši cenšas, lai būtu gardi un man patiktu. Un man arī patīk un garšo. Tā kā es baudu pats un iesaku arī citiem. Ļoti laba pizzerija. Tādi skati šeit ir. Priekšā kalni un aiz kalniem vēl ir kalni. Diena saulaina, bet nedaudz mākoņi, bet tur es neko nevaru darīt. Svētdienas pastaiga ir jābrauc un ir jāfilmē. Pēdējā laikā bieži līst. Šī ir viena no saulainākajām dienām, tāpēc šis laiks ir jāizmanto liederīgi. Zinu, komentāros rakstat, ka asfalta segums ir vājš, bet es arī esmu teicis, ka šīs ir mazas pilsētiņas. Un Latvijā ļoti bieži uz šīm te mazām pilsētiņām pat nevada asfaltēts ceļš, bet
ir zemes vai grāns ceļš. Itālijā, lai vai kā, visur ir asfalts. Mazos miestiņos ir mazs finansējums, un tāpēc viņi iespēja robežās būvē un atjauno asfaltu. Ne visur tas sanāk, bet ir redzams, kad ir posmi, kur ir atjaunots. Acīm redzot, bija kritiski posmi, vai arī bija finansējums tāds, kāds viņš bija, un cilvēki cenšas, remontē un uztur. Un arī bija ļoti lietains laiks. Iepriekš biju teicis, ka lietus laikā izskalo asfaltu, vismaz šeit. Un asfaltu ļoti ātri atjaunos. Lietus beigsies, būtiski nedēļas 2-3, un visas bedres tiks aizlāpītas. Nezinu, kādā mistiskā veidā tas ir iespējams, valsts ir liela, taču ceļi tiek laboti, un laboti regulāri. Vai nu aizpilda ar asfaltu, vai ar betonu, bet bedres atsaktas neatstāja. Kamerā varbūt neredz, bet ļoti stipri braucam kalnā. Jo mēs tagad dodamies uz kalnu apvidu. Redzam, kreisā pusē zirdziņš. Redzam, varbūt neredzam, redzam. Pišķiņ. Zirdziņš ganās, ēd zālīti. Ceļa malā redzam milzīgas alvejas. Latvija audzē podos, šeit aug pilni grāvi. Nāc un griez un izmanto medicīnā un ārstēties. Alveja ar medu, alveja ar ūdeni. Ļoti labs augs. Un arī reku priekšā redzam veselu sienu no kaktusiem, kurus var ēst gan lapas, gan augļus. Augļus esmu ēdis, man personīgi nepārāk, bet ja daba tevi cienā bez maksas, kāpēc to neizmantot? Lapas vēl neesmu ēdis, ēdīšu noteikti pastāstīšu, un es jau teicu, ka noteikti padalīšos ar kaktusu pagatavošanas recepti. To vēl neesmu darījis, viss vēl priekšā, tā kā jums ir nedaudz jāpaciešās. Braucot augšā kalnā, redzam, laiks mainās. Nezinu, iebrauksim, neiebrauksim mākoņos, bet tāda sajūta, ka varētu būt, ka arī iebrauksim kādā mākonī. Kājam šādi serpantīni kalnu. Es jau esmu pieredzis, un man tā ir ikdiena. Taču pirmās reizes, kad te braucu, bija ļoti interesantas sajūtas. Ja es pateiktu, kad es biju nobijies, tas nozīmē, ka es nepateiktu neko. Man jau vispār nepatika. Nebija pieredzes par šādiem ceļiem. Taču nāk laiks, 1 gads, 2 gads, parādās iemaņas un zināšanas, un vairs nebaida šādi ceļi. Redzam, pretī var iznākt arī govis. Jābūt ļoti uzmanīgiem. Interesanti izbūvētas mājas pašā kalna malā. Vienā pusē māja, otrā pusē kalnu nogāze. Tā šeit ir. Zemes gabali nav daudz un brīvi pieejami. Tas, kas ir pieejams, tās tiek izmantots pēc pilnas programmas. Tur, kur redzam labajā pusē jauns atjaunots betona segums un apmalīte, tur ir bijis nogrums stipru lietus laikā, bet viss jau ir saremontēts. Gan apmali atjaunota, gan arī asfalta vietā uzliec spēcīgs betons, lai vairs nebūtu tādu nogrumu.
sausāku, šeit ceļus uztur, atjauno un seko. Lai arī varbūt tā zāle nav baigi nopļauta, taču nāks karstums, visa zāle nokaltīs. Bet asfalts un ceļi šeit ir labi apsaimniekoti. Kreisā pusē redzam ar izbūvēta apmale, lai nogruvums nebūtu uz ceļa, lai nekristu akmeņi un zari no augšas. Šādu betonējumu šeit iepriekš neatceros. Izskatās, ka tas ir svaigi izbūvēts. Tā kā šeit viss notiek. Arī jaunus ceļus un bāņus bieži būvē. Būvē jaunus, bet arī neaizmirst par vecajiem. Tos remontē un uztur. Lai arī ceļš ir šaurs, taču tas ir labi braucams. Un ir zināšanas šoferīšiem un var smuki visi izbraukt. Tur, kur ir šaurāks, tur viens otru palaiž. Gluži aizāk viens otru iekšā negrūž. Viss ir kārtībā. Šoferis šeit ir pieklājīgi. Lai arī brauc dažreiz pārdroši, taču speciāli nevienam virsū nebrauks. Priekšā zīme, izskalots asfalts, noteikti arī šeit tiks remonti veikti. Zīme jau ir, remonti vēl nav, bet droši vien remontus veiks tad, kad lietus sezona beigsies. Gluži lietus sezona nē, bet šeit principā katru nedēļu 3-4 dienas rāda lietu. Kad nedēļa vai 2 būs bez lietus, noteikti tad arī būs remonts un betonēšanas darbi. Tāpēc, ka jūs jau droši vien zināt, lietus laikā betonēšana baigi labi neveicās. Asfaltu uzlikt var, bet betonēšanu laikam būtu nepārāk gudri darīt lietus laikā. Un šeit līst lietus kalnos, viņš nav tāds kā tur 3 pilītes. Līst diezgan pamatīgi. Un arī ūdens, putekļi un akmeņi tiek skaloti no kalniem uz ceļu. Tāpēc betonēšanu ir jāgaida, kad būs sausāks laiks. Kādi līkumiņi? Un kreisā pusē aiza. Šeit kreisā pusē skatu laukums. Var apstāties, ir pietur ar soliņu, paskatīties uz burvīgo kalnu ainavu. Bet skatu laukums ir tikai vienā pusē, tajā var iebraukt atpakaļ ceļā. Braucot šādās vietās augšā kalnā, vairākas reizes aizkrīt ausis. Es jau esmu pieredzis. Ausis aizkrīt, pēc tam atnāk vaļā. Viss ir kārtībā. Sajūtas tā kā lidojot lidmašīnā.
pacēlums ir diezgan stāvs. Tāpēc arī ceļš ir ļoti līgumots. Šur tur ceļa malā redzam pamestas mājas. Dažas pārdod, dažas nē. Noteikti jaunieši šeit negrib dzīvot, jo es jau biju teicis, Itālijas dienvidos darbi ir smagi. Ar naturālo saimniecību reti kurš var dzīvo. Agrāk dzīvoja naturālās saimniecībās. To, ko paši izaudzēja, to paši arī pārtika. Paši šuvu apģērbus, paši gatavoja savu pārtiku, audzēja dārzeņus. Laika mainās, tas vairs nav aktuāli. Lielveikalos visu var nopirkt pa lētu naudu, un laikam īsti liederīgi vairs nav pašam audzēt savu pārtiku. Man kā pilsētniekam tas liekas ļoti interesanti, bet vietējiem laikam tas vairs nav aktuāli. Katru dienu smagi jāstrādā, lai sarūpētu savu pārtiku. Laikam vieglāk ir pārcelties uz lielpilsētu, strādāt algotu darbu un iepirkties supermarketā. Mēs ticamāk, jaunieši izvēlās tieši šādu scenāriju. Un lauku reģioni, mazie ciematiņi, paliek bez iedzīvotājiem. Vecie cilvēki dzīvo, nomirst, un viņa vietā neviens vairs nenāk. Mājas vai nu tiek pamestas novārtā, vai nu mantinieki tās pārdod. Daba šeit ir skaista. Man liekas, dzīvot šeit ir ļoti eleganti. Protams, naturālo saimniecību es liekam personīgi es nemācētu. Es to izmantotu varbūt kaut kādiem augļu kokiem. Ar tiem varbūt es tiktu galā. Dārziņus laikam izaudzēt šajā klimatā es nemācētu. Zeme ir ļoti akmeņaina, un lai kaut ko iestādītu dobēs, tad vajag zināt, kā, ko darīt. Gluži tā kā Latvijā ar lāpstu dārzu uzrakšēt nesenāk. Šodien ir 12 grādi, vismaz šajā vietā. Braucot augšā kalnos vienmēr augšā ir nedaudz vēsāks. Tā kā, ja jūs dodaties pastaigā, apakšā ir silts, neiet šortos, braucot augšā kalnā, varbūt paņemiet līdzi kādu jaciņu un garākas vikses. Varbūt tā, ka kalnā pašā arī ir nedaudz citi laika apstākļi. Ir bijis tā, kad saulains, es uzbraucu augšā kalnā, un tur ir mākoņains un gan arī vēl īsti lietus. Šī pilsētiņa ir Čerkjāra. Čerkjāra tika Labrija, maza kalnu pilsētiņa. Vēl mazāka nekā tā, kurā dzīvoju es, bet ļoti skaista. Ar ļoti skaistiem panorāmiskiem skatiem. Otrā kanālā esmu publicējis video no šīs pilsētiņas, kuras pastaigājos. Kanāla nosaukums Kalabria, Itālija. Kas grib paskatīties pilsētiņu, var apmeklēt kanālu, otro kanālu un paskatīties pastaigu. Šodien ar kājām es šeit nestaigāšu, izbraukšu cauri. Mans mērķis ir cita pilsētiņa, pa to mēs pastaigāsim. Šajā pilsētiņā mēs tikai braucam cauri. Redzam, amatnieks strādā, atjauno. Bieži vien labi amatnieki šeit ir marokāņi. Viņi prot ļoti labi flīzēt un ļoti skaisti un akurāti viņam sanāk. Ne visi, protams. Daudzi marokāņi strādā lauksaimniecībā. Priekšā redzam baznīcu. Baznīcā iekšā mēs nebrauksim.
kāds līkumiņš ir. Ļoti ir šaurs, jāpaskatās, ja kāds pretī nebrauc. Kā jau pie svētdienas, cilvēki iet baznīcā uz dievkalpojumu. Šeit arī redzam pāris bārus, kuros satiekās vietējie iedzīvotāji, lai baudītu kafiju un apspriestu jaunumus. Maza mīlīga pilsētiņa. Jā, tāda pati, kā daudzas citas Itālijas dienvidu pilsētiņas. Priekšā redzam karabiņieru birojas, tā ir militārā policija. Nu, ne gluži militārā, tā ir policija, kas piedar pie armijas. Itālijā tā ir, kad ir policija, ir ceļa policija un karabiņieri. Karabiņieri ir militāra struktūra, militarizēta policijas struktūra, taču viņi pilda policijas pienākumus. Un katrā ciematiņā, katrā mazā pilsētiņā būs karabiņieru nodaļa. Arī manā pilsētiņā tāda Kalnā ir. Nezinu, vai tur kāds sēž visu laiku uz vietas, bet patruļas mašīna patrulē un iebrauc. Vai nu iebaudīt kafiju, vai nu tiešām tur kāds sēž un atzīmēties. To es nemāku pateikt, ar viņam runājis neesmu. Bet karabiņieri ir uz ceļiem bieži sastopami. Un arī biroji katrā miestiņā. Arī pilsētas svētkos, dažādās parādēs mēs redzēsim gan karabiņierus, gan pašvaldības policijas darbiniekus. Priekšā redzam skaistu kalnu ainavu. Kamerā noteikti tas nav redzams, taču dzīvē ir ļoti iespaidīgi. Nu, jau opelītim arī grūti sāk palikt. Kalns paliek stāvāks, un braukt paliek grūtāk. Nu, jau vairs nav 12 grādi, nu jau ir 11 grādi, bet augšā noteikti būs vēl mazāk. Kā jums tāds brauciens kopā ar mani? Rakstiet komentāros. Vai nav pārlieku garlaicīgi? Vai esam jau klāt? Nē, vēl neesam. Vēl kāds brītiņš jāpabrauc. Šis maršruts nav ļoti populārs, mašīnu nav daudz. Pēc var pārvietoties mierīgi bez korķiem. Neredzēt, kas notiek kreisajā pusē. Kreisajā pusē ir ideāls skats uz jūru. Mēģināšu arī atpakaļceļā pafilmēt. Varbūt jūs varēsiet to redzēt. Nu jau esam gandrīz kalna galotnē. Palicis vēl tikai nedaudz.
viena kalnu mājiņa līkumā. Arī izskatās neapdzīvota. Vai jums patiktu tādā mājiņā dzīvot? Man ir dalītas jūtas, it kā vienā. No vienas puses paigi forši ar foršiem skatiem, no otras puses stipru vējam lietus laikā, laikam tā diezgan neomolīgi varētu būt. Māja pašā kalna malā. Augšā braucam. Pašam bailes paliek. Un vēl viena mājiņa līkumā. Šī izskatās apdzīvota. Šādi attālināti dzīvojot, noteikti problēmas ar iepirkšanos. Sadzīviskas lietas noteikti var pasūtīt internetā ar piegādi, taču laikam pēc pārtikas jābrauc uz veikaliem. Itālijā pārtikas piegāde nav populāra. Kāpēc nezinu? Ja kāds zina, uzrakstiet komentāros. Jā, laiks ir diezgan mainīgs. Uzspīd saule, tā kā mākoņi. Un tā te šobrīd ir. Cerams, ka vismaz nelīs. Tā laika prognoze arī mainās. Rāda, ka nelīs, paskaties, prognoze pēc 2 stundām jau rāda, ka līs. Citreiz rāda, ka jau līst, paskaties pa logu, nelīst, ir tikai mākoņains. Kalnos laikam grūti precīzi noteikt laika prognozi. Mākonis var iet pāri, var mainīt virzienu un aiziet garām. Tā šeit ir. Bet to, ko mēs nevaram mainīt, atliek tikai pieņemt. Te kreisā pusē redzam restorānu un pat izskatās, ka viņš strādā. Iebraucu šeit neesmu, bet noteikti iebraucat garām. Viņš strādā un ir vaļā. Es domāju, ka droši varat iebraukt. Iedzert kafiju un noteikti arī apēst kādu uzkodu, varbūt pat arī pamatēdienu. Jo, ja Itālijā kāds restorāns strādā, tad tur ēdiens ir karts un baudāms. Jo Itāļi neiet uz tādiem restorāniem, kur negatavo garšīgi un baudāmi. Un ja Itāļus tur neiet, tad tas restorāns vairs nefunkcionē. Tā kā restorāns ir atvērts, tad es domāju, ka ļoti liela iespējamība, ka tur būs gards un baudāms ēdiens. Vai, kas pa skaistiem skatiem. Žēl, ka man kamera nepārāda to, kas ir apkārt, bet tikai uz priekšu. Ļoti skaisti. Un cilvēku nav, klusa, mierīga, pastaiga, bez pūļa pie dabas. Tas ir tas, ko šeit var atrast un baudīt. Un
redzam, priekšā kalnos ir sniegs. Es domāju, kāpēc tik augsti? Kāpēc nenāk pavasaris? Nu, redzi, pavasaris nenāk, tāpēc, ka kalnos ir sniegs. Jā, jūs teiksiet, nē. Sniegs ir tāpēc, kad ir vēsi. Es teikšu, nē, vēsi ir tāpēc, ka ir sniegs. Es taču jokoju. Bet sniegs kalnos ir. Tā kā, pavasari vēl būs jāpagaida. Līdz sniega virsotniem mēs gluži neaizbrauksim, bet mēs varam paskatīties, kā tas izskatās. Un iedomāties, ka mēs esam kalna galotnē. Un baudam sniegu. Ārā ir, tagad gribēju pateikt, ka 12, nē, jau ir 8 grādi. Tā kā es domāju, ja mēs aizbrauktu līdz tam sniegam, varētu būt arī ap 0. Kalnos laiks ir ļoti mainīgs. Braucot pastaigā kalnos, vienmēr ņemiet rezerves drēbes, lai nenosaltu. Un ja no gadienā jūs pārsteidz lietus un samirkstat, lai būtu ko pārvilkt un būtu sausas drēbes. Bijām kalnam augšā, tagad braucam lejā. Redzam vēl vienu pamostu māju ceļa malā. Tā kā īpašumu mednieki, kam interesē interesantās vietās īpašumu, iegādāties droši var braukt uz šo pusi un meklēt pieejamus īpašumus. Lai arī nav sludinājums par pārdošanu, noteikti blakus māju iedzīvotājiem apjautāties par īpašniekiem un par kontaktiem, un noteikti viņi viens otru pazīst un iedos īpašnieka telefonu numuru. Tas ir droši vien tajā gadījumā, ja meklējat īpašumu, jums ir daudz brīvā laika, varat pabraukt ar auto pa reģionu, paskatīties, kur labāk patīk, un aprunāties ar vietējiem par īpašuma iegādi un pārdošanu. Jo vietējie labāk nekā sludinājumu portāli zina, kādi īpašumi pilsētiņā vai ciematā tiek pārdoti, pa kādām naudām, kādā stāvoklī un kā sazināties ar īpašnieku. Bet, protams, arī sludinājumu portālos ir ļoti daudz pārdošanas sludinājumu, kā arī īres sludinājumu, ja vēlaties īrēt kādu īpašumu uz atvaļinājuma laiku. Protams, ir arī pieejami Airbnb apartamenti, Booking apartamenti, taču arī sludinājumu portālā immobiliare.ct un idealista.ct ir sludinājumi ne tikai par pārdošanu, bet arī par nekustamā īpašumu īri. Itālijā ar ilgtermiņa īri ir smagi, tā kā, ja vēlaties īriet atvaļinājumam, teiksim, tur nedēļām 2 vai mēnesi, varētu būt prasības no īpašnieka puses, ka jāmaksā īres maksa avansā. Tas nav tāpēc, ka viņi ir kaut kādi merkantīli. Tas ir izveidojies uz negatīvās pieredzes pamata. Iepriekš likums liedza viegli izlikt ārā īrniekus, kuri nemaksā. Tagad likums ir pamainījies, taču cilvēku ieradumi ir palikuši un ilgtermiņa īrē viņi ļoti negrib riskēt un paļauties. Nevis paļauties, bet saskarties ar to, ka īrnieks nemaksā un ir problēmas ar atbrīvošanos no īrnieka, kas nemaksā.
Laiks jau atkal nomainījās. Un jau ir tikai 7 grādi. Es jums stāstīju par tām drēbēm, kas jāpaņem līdzi, tagad sāku domāt. Es esmu paņēmis pietiekoši daudz drēbes, kuras pārvilkt. Laikam jau ir bagāžniekā. Braucot ar auto vienkāršāk paņemt. Vairāk mantu līdzi. Braucot ar motociklu, iespējas ir drusciņi mazākas. Sajūta, ka tūlīt sāksies lietus, vai arī pat sāks snikt sniegs. Viss tā apmācās. Cerēju uz saulainu pastaigu ar skaistiem skatiem. Varbūt, ka gluži saulaina pastaiga šoreiz nebūs. Nu, skatīsimies, kā būs, kad atbrauksim galā. Vairs jau laikam tālu nav. Paldies jums par pacietību, tik ilgi skatīties video, kā es braucu. Varētu jau, protams, apgriezt, bet izvērtiet atkal, ko izgriezt un ko atstāt, man ir ļoti grūti. Šis varbūt tāds eksperimentāls video būs. Ja ir pa garu un pa garlaicīgu, uzrakstiet komentāros, lai es zinu. Šoreiz būs tā, nākošreiz droši vien savādāk. Rakstiet, kā jums patiktos vairāk. Priekšā kaut kāda baznīca laikam, kas īsti nefunkcionē, vai kaut kas tāds. Tā, nu laikam būsim klāti. Šeit varēja braukt pa labi, varēja braukt arī pa kreisi. Ir jauks ciematiņš, pilsētiņa. Var piebraukt viņai no apakšas vai no augšas. Mēs piebrauksim no apakšas. Vai, es skatos tiešām sāk pilināt. Nu kā tad tā? Nesolīja taču prognozu lietu. Pētniekās man ir siltas drēbes, ko pārvilkt. Kā lietus mūs neatturēs. Dosimies pastaigā tā pati. Esam atbraukuši, tad man ir jāparāda, uz kurienes esam atbraukuši un kas te interesants atrodās. Paskriešu nedaudz notikumā pa priekšu. Tā ir maza autentiska pilsētiņa, kuru ļoti spēcīgi atjauno un ļoti daudz īpašuma tiek pārdoti. Video sanāca garš, tā kā droši vien pastaiga pa pilsētiņu. Es ielikšu atsevišķā video, taču apsolu jūs nemocīt un publicēt viņu nedaudz ātrāk. Tā, nu, tik daudz parkingu brīvu, ka pilnīgi nevar izvēlēties.
Man liekas, ka šeit būs eleganti. Dosimies pastaigā. Bet pastaigu jūs redzēsiet nākošajā video. Paldies par skatījumiem, laikiem, piesakošanu, rakstiet komentārus un tiekamies nākošos video. Atā!